Sveiki, Dieva mīļotie bērni! Cik jūs šeit esat Dieva mīļotie bērni? Kurš zina, ka tu esi Dieva mīļotais bērns? Jo, ja tu nezini, ka tu esi Dieva mīļotais bērns, tu esi klausījies kaut ko, kas nav īsta labā vēsts. Jo labā vēsts tev atklāja, ka tu esi Dieva mīļotais bērns. Un zini, kas ir? Un Dieva mīļotajam bērnam vienmēr ir vieta Dieva klātbūtnē. Viņš nekad nav atstumts, viņš nekad nav negaidīts, viņš nekad nav atgrūsts, viņš vienmēr ir šeit, viņš vienmēr ir klāt, viņš vienmēr ir tēva acis vienmēr vēro savu mīļoto bērnu. Es nezinu, kā tu, bet es esmu pārliecināts, es esmu Dieva mīļotais bērns. Un es zinu, ka tu esi Dieva mīļotais bērns, un tev ir jāierauga tas. Tāpēc mēs šodien esam šeit papiņu, un es tieši tā arī teikšu, kā Dieva mīļotais bērns, es saku papiņu. Es nevēršos pie tāla, nepieejama Dieva. Es gribu, lai tu saprast, ir tik daudz cilvēku, kuriem sit pa ausīm, ka es saku papiņu. Un es turpinu to darīt. Bet nevis tāpēc, lai tevi kaitinātu, bet tāpēc, ka tā ir realitāte. Tāpēc, ka skaties uzmanīgi, vai tu saproti, ka Dievs ir visuma valdnieks? Viņš ir. Un mums ir jāsaprot, ka viņš ir. Viņš vienmēr tāds ir bijis un vienmēr tāds būs. Bet tu nedrīksti palaist garām to, kas esi tu, jo ja vienīgais, uz ko tu skaties, ir, kas ir Dievs, tad viņš ir visuma valdnieks. Viņš ir alfa un omega. Viņš ir, jā, es saprotu, un ir jāiet ar cieņu un bijību, un ja mēs tā ņemam, ja mēs tikai uz viņu skatāmies. Bet ja tu sāc skatīties uz to, ka tu esi viņa radīts, un tu esi viņa mīļotais dēls, un viņa mīļotā meita, un viņa mīļotais bērns, tad tas maina to, kā tu tuvojies viņam. Jo, lai gan viņš ir valdošais, varenais, visuma radītājs Dievs, viņš ir tavs mīlošais tēvs, un tu esi viņa mīlošais bērns. Un tu vari pie viņa iet no šīs pozīcijas. Un no šīs pozīcijas es saku papiņu. Papiņu, te mēs esam. Mēs esam šeit, mēs esam izvēlējušies tevi. Jo tu mūs esi izvēlējies jau sen, bet bija mirklis laikā, kad mēs pateicām, mēs arī izvēlamies tevi. Un tas ir moments, kurā mēs piedzimām no jauna. Un tas ir moments, kurā tava mīlestība ieplūda mūsu sirdīs. Jo pirms tam tava mīlestība mūs apņēma un glāba un vilka pie sevis. Bet tad, kad mēs pateicām, mēs arī izvēlamies tevi, Jēzu. Tas bija moments, kurā tava mīlestība ieplūda mūsu sirdīs. Tas bija moments, kurā mēs piedzimām no jauna. Un vāžas nobruka un vājības atstāja mūs. Tas bija moments, kurā mēs kļuvām par jaunu radījumu, kas nekad agrāk nav eksistējis. Tas bija mirklis, kurā noārdījās starpsiena, kas šķīra mūs, šī grēka starpsiena, kas šķīra mūs no perfektām attiecībām. Un tagad mēs stāvam katru dienu izvēles priekšā, vai mēs izmantosim savas Dieva bērna privilēģijas, vai mēs turpināsim dzīvot tā, it kā mēs vēl joprojām būtu vecais cilvēks. Tas, kuram nav pieejas šādas pie Dieva. Tas, kurš domājot par Dievu, domā ar zināmām bailēm, vai sots nenāks pār mani, jo tu zini, ka tu esi kļūdījies, tu zini, ka tu neesi perfekts savā darbībā, tu zini, ka tu esi lietas, ko palaidis garām, kur neesi paklausījis. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Ja es esmu vislabākais darbinieks pie Dieva, tad manai nepaklausībai var būt ļoti liels sekas, var pazaudēt savu darbu. Ja es esmu vislabākais darbinieks gadiem, bet ja es sāku uzvesties tā, kā man nav jāuzvedās, es varu pazaudēt savu amatu. Bet ja es esmu viņa mīļotais bērns, es nevaru pazaudēt savu statusu. Tu nevari pazaudēt savu statusu. Tev ir jāpārtrauc skatīties uz sevi kā uz darbinieku, kā uz kalpu. Un jāsaprot, ka tu esi mantinieks un tu esi bērns. Kāds saka, varbūt viņš man izslēgs no mantojuma. Nē, viņš tev neizslēgs no mantojuma. Tāpēc, ka tavu mantojumu tev garantē svētais gars, kas ir tevī. Romiešiem Bībelē teica, tavā sirdī ir izlieta Dieva mīlestība kopā ar svēto garu, kas tev ir dots. Hei, un viņš garantē tavu glābšanu, tavu mantojumu. Viņš garantē to, ka tev vienmēr visas durvis pie Dieva ir atvērtas. Slāvu tev, Dievs! Un tāpēc mēs šodien atveram savu prātu, mēs nofokusējam savas domas Jēzus svarenajā vārdā uz tevi, uz tavu vārdu. Svētais gars, es sagaidu, ka tu darbojies šajā vietā. Es sagaidu, ka nāk vārds, kur tu apstiprini ar savām
ar savu mīlestību, ar zīmēm un brīnumiem, ar risinājumiem. Es sagaidu, ka tam, kam ir vajadzīga dziedināšana, ir dziedināšana, kam ir vajadzīga iedvesma, ir iedvesma, jo viņi nāk no tevis, un tu esi dziedināšanas avots, tu esi iedvesmas avots, tu esi mīlestības avots. Un mēs esam šeit, lai piedzīvotu, lai nevis, lai saņemtu intelektuālā līmenī vārdu, mēs esam šeit, lai šis vārds ietu mūsu sirdī un no sirds uzaugtu un radītu ražu, kas pārņem mūsu dvēseli un mūsu fizisko miesu. Jēzus visu varenajā vārdā, tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc mēs sagaidām, un tāpēc mēs priecājamies, un tāpēc es izvēlos baudīt no tavas varenības, es izvēlos baudīt tavu vārdu, un mēs baudīsim šodien kopā. Un Dieva draudze teica, amen. Slāva tev, Dievs, halleluja. Gods un slāva tev, Dievs. Halleluja. Zini, dārgais, Dieva vārds. Dieva vārds. Šī bībele sevī satur Dieva vārdu. Šo bībeli var lasīt kā visparastāko no grāmatām. Vai arī var atpazīt, ka viņa satur sevī visu vareno Dieva vārdu. Dieva vārds ir uzvarošs dzīves rokas grāmata. Dieva vārds ir visa spēka avots. Dieva vārds ir tas, kas iezīmē uzvaru. Dieva vārds ir absolūtā patiesība. Dieva vārds ir dzīvība tiem, kas to atrod. Dieva vārds ir zāles visai miesai, kas dziedina. Dieva vārds ir tas, kas tevi ieved uzvarā. Dieva vārds ir tas, kas tevi paceļ, tad, kad tu esi pagrims. Dieva vārds ir tas, kas tevi atjauno, tad, kad tev liekas, es esmu pazaudējis. Es esmu pazaudējis deksmi, es esmu pazaudējis ceļu, kas man bija. Hei, šis Dieva vārds ir tas, kas tevi paceļ jaunā līmenī. Gods un slāva tev, Dievs. Un zini, kas ir pats interesantākais? Šis Dieva vārds ir vārds, ar kuru ir radīts visums. Šis Dieva vārds ir tas, ar ko esi radīts tu. Šis Dieva vārds satur sevī visu Dieva spēku. Nevis daļu no viņa, bet visu Dieva spēku. Šis Dieva vārds ir tas, kas tevi glābi. Šis Dieva vārds ir visas svētības avots. Šis ir Dieva vārds, dzīvā Dieva vārds. Atvērsim Jāņa evaņģēliju. Jāņa evaņģēlijā ir kaut kas interesants pateikts par Dieva vārdu. Ir teikts, iesākumā bija vārds. Kas ir iesākums? Tas ir moments, kad īsti nevar teikt, tas ir laiks, kurā, jo laiks vēl neeksistēja. Redzi, laiks ir kaut kas, kas ir radīts. Laiks nav plūstoši, laiks ir radīts, viņš ir Dieva radīts. Un bija mirklis pirms laika radīšanas. Tas bija tas iesākums. Un ir teikts, iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā vārdā bija dzīvība. Un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Redzi, vārds sevī satur radošo spēku. Viņš ir radījis visumu, un viņš ir dievišķais radošais spēks. Viņš ir iekš vārda. Un tieši tāpat kā viss, kas ir radies caur vārdu. Un nekas, kas ir bez viņa nav radies. Tieši tāpat arī šodien vārds ir un paliek radošais spēks. Viņš ir un paliek radošais spēks. Un ir tik interesanti vieta Bībelē, kur ir teikts, ka eņģeļi, jūs esat stiprie kalpi, Dieva kalpi. Cik daudz jums ir domājuši par eņģeļiem kādreiz? Jūs esat kaut ko domājuši par eņģeļiem? Tā ir ļoti interesanta tēma. Eņģeļi ir ļoti interesanta tēma. Zini, kāpēc? Tāpēc, kad viņi nav ļoti bieži sastopami Bībelē. Bet katru reizi, kad viņi ir pieminēti, notiek kaut kas ārpus kārtas. Kaut kas pārdabisks notiek, kad eņģeļi ir pieminēti. Ir interesants raksturvietas Bībelē. Ir situācijas, kur, piemēram, Dieva vīrs ir kalna virsotnē ar savu kalpu, savu palīgu, tā būtu drīzāk pareizāk teikt. Un armija viņu ir ielēnkusi. Un kad armija viņu ir ielēnkusi, tad Dieva vīra kalps krīt izmisumā, jo viņš saka, hei, ar mums ir cauri.
Un Dieva vīrs saka, pagaidi, ir kaut kas, ko tu nesaproti, mūsu ir vairāk nekā viņu. Un tur ir 1000, un mēs esam 2, un kā mūsu var būt vairāk? Un viņš saka, Dievs atver viņam acis, ka viņš redz. Un viņa acis atverās, un viņš ierauga miriādus eņģeļu. Viņš ierauga ugunīgus kararatus. Un kas notiek? Un šī armija, kas ir labākie no labākajiem, pazaudē visu savu spēku, aizmirst par saviem norādījumiem, aizmirst par ģenerāļa teikto, aizmirst par valdnieka dusmām un sodu, kas ir, ja viņi neizpildīs savu uzdevumu. Visu viņi pazaudē. Vēl jo vairāk ir teikts, viņi kļuva akli, viņi nekļuva fiziski akli, bet viņi aklums reizēm var būt fizisks, reizēm viņš var būt tāds, ka cilvēks viņš pazaudē lietu reālo būtību, viņš nesaprot, kas notiek vairāk. Zini, tu vari pazaudēt savu skatījumu uz lietu reālo būtību, ko tev pasauli mēdz uzspiest. Tu vari kļūt akls pret problēmu. Viņi kļuva akli pret to, kas bija viņu acu priekšā. Un viņi apjuka, un viņi nezināja, kas notiek. Kas to izdarīja? Mēs neredzam, ka eņģeļi fiziski gāja darīt, bet tie bija eņģeļu klātbūtne, kas ļāva tai situācijai notikt. Hei! Līdz tam, ka viņi pienāk pie šī paša Dieva vīra, kuru viņi nāk sagūstīt. Un viņš saka, jūs neesat atnākuši pa pareizo ceļu. Un visa šī armija, tai vietā, lai uzstātu, ka mēs zinām, ko mēs darām, viņi saka, ja? Patiešām? Tu zini, kur mums jāiet? Es zinu. Tu tā ved mūs. Nāciet, ejam. Un šis pats Dieva vīrs, ko viņi nāk gūstīt, viņi zina, ka tas ir viņš. Viņš viņus ved pie Izraēla ķēniņa, kur viņi ienāk iekšā gūstā. Viņi vienkārši ienāk iekšā, karaspēks, ienāk un tiek sagūstīts. Un Izraēla ķēniņš uz to visu skatās, un viņš saka, klausies, ko man darīt tagad? Nogalināt ar zobenu? Tie man ienaidnieki taču. Un reku viņi bezspēcīgi ir atnākuši. Un Dieva vīrs saka, nē, tā nav tā ideja, pabaro viņus. Uztaisam dzīves viņiem. Pabaro viņus, svētīsim viņus un atlaidīsim viņus. Redz, kas ir? Mums reizēm liekas, ir jārīkojās tūlīt pat, bet skaties, Dievs, lai cik tas nebūtu interesanti, ir cilvēki, ko mēs redzam kā savus ienaidniekus, tāpēc, ka viņi šodien nav pieņēmuši Jēzu, viņi šodien runā slikti par mums, bet zini, kas ir tie vēl joprojām ir Dieva mīļotie potenciāli bērni. Un viņš nevēl viņiem pazušanu, un viņš vēl viņiem risinājumu. Hei! Cik daudz no mums vēl pirms neilga laika nebijām Dieva bērni, mēs nebijām pieņēmuši Jēzu par savu kungu glābēju, mēs nezinājām neko par viņu, bet mēs bijām Dieva acuraugs. Un pateicoties tam, mēs šodien iespējams esam šeit. Un mēs redzam Bībelē fenomenālas lietas, kas ir notikušas tad, kad ir parādījušies eņģeļi. Un zini, kas ir interesanti? Bībelē ir teikts, ka eņģeļi ir stipri kalpojoši gari, kuri klausa Dieva vārda balsī. Tu domāji, kas ar eņģeļiem aizplūda prom no mūsu tēmas? Nē. Klausies, viņi klausa Dieva vārda balsī. Interesantākais ir tas, ka cilvēks ir vienīgais radījums uz šīs zemes, kurš Dieva vārdam var piešķirt balsi. Tu esi radīts pēc viņa tēla un līdzības. Un Dievs visu iesāka ar vārdu, un iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds, un vārds bija Dievs, un no visām iespējām pusēm mēs varam to skatīties. Un viss, kas ir radies ar vārdu, un nekas no tā, kas ir, nav radies bez vārda. Un kad Dievs radīja tevi pēc sava tēla un līdzības, viņš tevī ielika iekšā unikālu dievišķu īpašību. Spēju runāt Dieva vārdus. Un tūlīt pat pie pirmās izdevības vēlns mēģināja iedot tev ideju par to, kā vārdus lietot ārpus Dieva gribas. Kā lietot vārdus ārpus Dieva gribas. Kā atraisīt negatīvo redzējumu. Es baidījos. Pirmā lieta, kas notika, kad cilvēks paklausīja vēlnam, bailes ienāca. Viņš saka, hei, es baidījos no tevis, Dievs. Es no tevis baidījos. Es paslēpos. Interesanti ir tas, ka pat tad, tas it kā nav šīs dienas dievkalpojums, bet ok, tā ir interesanta ideja.
Pat tajā mirklī, kad cilvēks tika patriekts no ēdienas dārza, jo viņš ēda no laba un ļauna atziņas koka. Un kā es redzu, galvenā problēma bija tāda, ka cilvēkam nekad nebija paredzēts atzīt ļaunu, jo Dievā nav nekā ļauna. Ja tas būtu bijis laba atziņas koks, nebūtu bijusi problēma, bet tas bija laba un ļauna atziņas koks. Un tagad, kas notika? Un līdz ar to šis dievišķais glābšanas plāns uzsāka savu ceļu. Un lai cilvēks neēstu no dzīvības koka, kuru viņš, starp citu, drīkstēja, no kura ēst pirms tam. Lai viņš neēst no dzīves koku un lai šī situācija nebūtu neatgriežama, viņš tika izdzīts ārā no ēdenes dārza. Un nāve parādījās pirmo reizi. Nāve, kas ir spējīga skart cilvēku. Cits jautājums, ka bija vajadzīgi 1000 gadu plus mīnus, lai šī nāve varētu paņemt pirmo cilvēku. Kad mēs runājam par Ādamu un Ievu, es runāju, lai viņi nedzīvoja to īso laiku sprīdi, ko šodien cilvēki dzīvo, ko ir pieraduši dzīvot. Jo viņiem nebija konceptuāls izpratnes par nāvi, un tomēr nāve bija ienākusi. Tad pirmā lieta, ko Ādams izdarīja, viņš deva savai sievai vārdu. Jo viņš tikko kā bija dzirdējis par nāvi, kas ir ienākusi. Un, ja tu lasīsi Mūzes 1. grāmatu, to visu redzēsi. Un viņš deva savai sievai vārdu, jo pirms tam viņai nebija vēl vārda. Un viņš viņu nosauca par Ievu, latviskajā versijā Ieva. Kas ir ebreju hevā, kas ir tulkojumā dzīvību nesošā. Tas ir interesanti. Pat tad, kad viņš attapās realitātē, kurā viņš ir paklausījis vēlnam un vēlna meliem un izgājis ārā no Dieva perfektās gribas un ir nākusi nāve, pirmais darbs, ko viņš izdarīja, viņš pielietoja to, ko Dievs viņam bija devis. Un viņš atraisīja vārdus. Un viņš nosauca savu sievu par dzīvību dodošo. To, kas nes dzīvību. To, kas stāv pretī nāvei, ko nāve nevar paņemt. Halleluja. Un redz, kas ir šodien, jo vairāk iet laiks, jo vairāk mēs aizmirstam par savu dievišķo sākumu. Mēs aizmirstam par savu dievišķo būtību, jo tāpēc, ka vienkārši laiks iet. Tas ir, mēs arī šodien braucām uz dievkalpojumu, runājām, piemēram, kad tu stāvi ticībā par kādu apsolījumu. Tu esi pamanījis, ka daudz lielāks entuziasms ir pirmajās 5 minūtēs. Pirmajās 5 minūtēs, halleluja, Jēzus vārdā, es pasludinu. Ja? Un tad paiet 3 dienas, un tad Jēzus vārdā, es kā arī biju sludinājis. Ja? Paiet daži mēneši varbūt, un tad tev vajag atjaunoties, un tev atkal vajag atgriezties pie tā Jēzus vārda. Skaties, iet laiks, un cilvēki viņi dabīgā veidā, viņi sāk aizmirst par savu dievišķo būtību. Līdz mirklim, kad šodien, tad, kad piedzimst šajā pasaulē cilvēki, viņi neko nezina par savu dievišķo būtību. Bieži vien viņu vecāki neko nezina par viņu dievišķo būtību. Un viņi ir spiesti meklēt alternatīvu eksistencei šeit uz zemes, kura nesakrīt ar Dievu gribu. Un tieši tāpēc ir ģimenes, kurām uzaug bērni, ģimenēs, kurām nav abi vecāki. Un tieši tāpēc ir problēmas galā ar jauniešiem. Kāpēc? Viņi ir attālinājušies no savas dievišķās būtības. Bet kad ir kāds, kas atgriežas pie tā kunga? Un ne tikai atgriežas, bet atgriežoties ierauga savu izcelsmi. Un sāk dzīvot saskaņā ar savu izcelsmi. Tas maina ne tikai viņu, tas maina apkārtni. Tas maina apkārtni. Jūs saprotat, ja nebūtu bijis laiks, kurā es būtu atzinis savu izcelsmi, šodien jūs neviens šeit nesēdētu. Šodien nebūtu šī dievkalpojuma. Ja nebūtu bijis moments, kurā es sadzirdētu Dieva vārdu pirms daudziem gadiem, no kāda, kurš ir atzinis Dievu un pieņēmis savu identitāti. Un kad es sadzirdēju no kāda, kas ir pieņēmis Dievu un atzinis savu identitāti, un es redzēju, cik ļoti viņš atšķirās no manis, un kad es dzirdēju, ka arī tā ir mana identitāte, tad, kad man nekas par to neliecināja, es to nezināju, es par to nebiju dzirdējis, es par to nebiju domājis, bet es uzzināju, ka arī šis pats Dievs ir mans Dievs. Un mana identitāte neatšķirās no tā cilvēka identitātes. Es par Kenneth Copelandu runāju, ap citu. Pēc, ka no viņa es dzirdēju Dieva vārdu pirmo reizi.
Un kad es sapratu, ka pēc savas būtības mēs esam brāļi un māsas, kas esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un es pieņēmu ar laiku savu identitāti, tad sāka parādīties viens cilvēks, otrs cilvēks, trešais, kas beigās veido jūs un to auditoriju, kas ir internetā un kas ir vispār noticis par šo laiku. Bet tas ir tad, kad mēs pieņemam savu identitāti. Tad, kad tu pieņem savu identitāti, tev apkārt sāk notikt lietas. Ne visi ir aicināti stāvēt dievkalpojumos priekšā, tam īstenībā nav liela nozīme. Tas ir atkarīgs no cilvēka, no kāds viņš ir, bet es tev garantēju, ka tu pieņem savu identitāti. Tas ietekmē, tas ir kā triecienu vilnis tev apkārt. Tieši tāpat kā tad, kad tu aizmirsti par savu identitāti. Tas ietekmē visus tev apkārt. Sākumā, man jau ir kaut kādā veidā Lūkas evaņģēlijs atvēries, atgriezīsimies pie Jāņa evaņģēlija. Skaties, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, vārdā, viņā, vārdā. Vārdā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Vārds ir cilvēku gaisma. Skaties uzmanīgi, gaisma spīd tumsībā, vārds spīd tumsībā. Vārds spīd tumsībā, bet tumsība neuzņem vārdu. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts, vārdā Jānis, viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, kas arī ir vārds, lai liecinātu par gaismu, lai liecinātu par vārdu. Lai visi nāktu pie ticības caur vārdu, nevis caur Jāni, bet caur vārdu. Lai visi nāktu pie ticības caur vārdu. Viņš pats nebija gaisma, viņš pats nebija vārds, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu un par vārdu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē un pasaule caur viņu ir radusies, vārds. Bet pasaule viņu nepazina. Viņš, vārds, gaisma, Jēzus, nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma? Precizēsim, kas ir viņš? Jūs saprotat, runa ir par Jēzu. Bet mēs lasām, tas ir vārds un tā ir gaisma. Un Jēzus pats par sevi saka, mēs lasām, viņš ir vārds, viņš ir gaisma. Viņš ir patiesība, ceļš un dzīvība. Skaties, bet cik viņu uzņēma? Tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds, 14. pāns, tapa miesa. Miesa grieķu valodā ir vārds sarks. Sarks tulkojās kā matērija. Viņu var tulkot kā miesa, bet precīzāks tulkojums ir matērija. Vārds tapa matērija, materializējās. Ko nozīmē matērija? Ko nozīmē materializējās? Matērija ir fiziska substance. Tas nozīmē, šeit viņa nav fiziski, bet Dieva vārds materializē lietas un ieliek viņas fiziskajā realitātē. Reizēm ir vajadzīgs laiks, lai tas notiktu. Reizēm ir garīgie likumi. Vārds nestrādā ārpus garīgiem likumiem. Viņš strādā ietveroties garīgo likumu ķēdē. Bet vārds, te ir rakstīts 14. pantā, tapa matērija un mājoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecināja par viņu un sauca, šis ir tas, par ko es sacīju, kas pēc manis nāk, kas man ir pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Jo no viņa pilnības, no vārda pilnības, es gribu, lai tu to redzi, ka šeit ir, jā, mēs to parasti redzam kā no Jēzus pilnības, bet es gribu, lai tu saprastu no vārda pilnības. Jo Jēzus nav nekas cits kā Dieva vārds, kam ir aptīta apkārt miesa, ja tā to varētu pateikt. Viņš ir Dieva vārda materializācija. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Jo no vārda pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mūzu. Likums ir iedots caur Mūzu. Bet žēlastība un patiesība ir nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu, caur vārdu.
Dievu neviens nekad nav redzējis. Zini, katru reizi, kad cilvēki tev dod priekšstatu par Dievu, kurš nav balstīts uz šī vārda, atceries, Dievu nekad neviens nav redzējis. Šeit uz šīs zemes Dievu viņa pilnībā nekad neviens nav redzējis. Neviens pravietis, ne tas pats Elija, par ko es runāju, kas teica, atver viņam acis, lai viņš ieraug. Neviens no praviešiem, neviens nav redzējis nekad Dievu. Kamēr ir bijis šeit uz šīs zemes. Atskaitot, skaties uzmanīgi, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir Dieva vārds. Kas mums ir atklājis žēlastību, no viņa pilnības mēs esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Viņš, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zinām. Viņš mums viņu ir darījis zinām. Dieva vārds ir vienīgais uzticamais avots, kas tev dara zināmu Dievu. Redzi, es esmu to teicis un es to atkārtošu vēl laiku pa laikam. Tu nevari ticēt man uz vārda. Lai cik dīvaini tas neizklausītos. Nevis tāpēc, ka es pēc savas būtības gribētu tevi apmānīt. Nē, ne tāpēc. Bet tāpēc, ka es varu pieļaut kļūdas. Jo mans skatījums nav pilnīgs. Viņš ir limitēts. Tieši tāpat kā tavs skatījums. Bet šis Dieva vārds nekļūdās nekad. Šis Dieva vārds no viņa pilnības mēs varam spriest par to, kāds patiesi ir mūsu debesu tēvs. Un cits jautājums, jo vairāk tu pieņem šo vārdu, jo vairāk tu kļūsti līdzīgs no godības, kā mēs pagājušajā dievkalpojumā par to runājam, tu tiec pārvērsts kā spogulī skatīdamies no viņa godības uz godību. Arvien līdzīgāks tu kļūsti viņam, arvien vairāk tu viņu iepazīsti, arvien vairāk tavs skatījums sāk sakrist ar to, kas ir šajā vārdā. Bet šajā vārdā tu vari atklāt Dieva žēlastību un viņa attieksmi pret tevi un savu identitāti visā pilnībā. Tāpēc pārbaudi visu dzirdēto ar dzīvā Dieva vārdu. Lai kas būtu tas, kas tev sludina šo vārdu. Un es esmu pārliecināts, ka neviens no cilvēkiem, kas ir Dieva cilvēki, nemēģina kādu apmānīt, bet reizēm mēs sludinām no sava šaurā skata punkta. Kāpēc es teicu sava šaurā? Tāpēc, ka Dievs ir tik varens un tik liels, ka kamēr mēs esam uz šīs zemes, mēs nevaram aptvert viņu visā viņa pilnībā. Un tieši tāpēc arī ir Dievs devis 5 pakāpju kalpošanu. Tieši tāpēc viņš ir devis praviešus, viņš ir devis mācītājus, viņš ir devis sludinātājus, viņš ir devis katram savu veidu dāvanas, katram savu virzienu. Hei! Un mēs katrs specializējamies savā virzienā. Bet vienu es tev varu pateikt. Tu vari specializēties, cik tālu tu gribi, bet kamēr tu neesi pieņēmis Dievu patieso doto identitāti, tev viss, kas tev ir pieņēmumi. Un Dievs negrib, lai mēs dzīvojam ar pieņēmumiem, bet viņš grib, lai mēs dzīvojam Dieva vārda spēkā, vai kāds var pateikt amen. Halleluja, slāva tev Dievs. Dieva vārds mums atklāja patieso Dieva būtību, mūsu īsto identitāti, Dieva attieksmi pret mums, mūsu autoritāti un mūsu iespējas. Taču ir milzīgākā atšķirība starp Dieva vārdu un cilvēka pieņēmumiem par Dieva vārdu. Ir milzīga atšķirība starp īstu, autentisku, tīru Dieva vārdu un cilvēku pieņēmumiem par Dieva vārdu. Zini, mums katram savu pieņēmumu. Mums pilnīgi visiem bez izņēmuma ir savi pieņēmumi par Dieva vārdu. Un es tev gribu pateikt, šie pieņēmumi ir jāizmaina. Man viņi ir jāmaina, tev viņi ir jāmaina, katram no mums. Īstenībā visa ticīga cilvēka dzīve sastāv no tā, ka viņš maina savu domāšanu. Romiešiem 12.2 netopiet līdzīgi šai pasaulē, bet pārvērtieties atjaunodamies savā domāšanā. Lai jūs pareizi saprastu Dieva gribu, kas ir laba, perfekta un patīkama attiecībā uz jums. Tā ir Romiešiem 12.2. Tātad skaties, tas nav kaut kāds vienreizējs notikums, tas ir visas dzīves garumā process, kas veido mūsu patieso būtību. Tas nozīmē to, ka katra doma, un īstenībā mēs lasījām arī pāris dievkalpojumu atpakaļ,
kur ir teicis, ka mēs sagūstam katru savu domu. Katru domu, tur nav teicis savu, bet tai skaitā savu. Mēs sagūstam katru domu, kas paceļas pret Dieva atziņu. Noārdam cietokšņus. Cietokšņus, tās ir tie domu cietokšņi, kuri veido mūsu pasaules modeli, mūsu pasaules redzējumu. Mēs to noārdam un padaram katru domu paklausīgu Dievam, Dieva vārdam. Tad par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par to, ka mēs arvien vairāk un vairāk atsakamies un atbrīvojamies no sava redzējuma par Dieva vārdu. No sava redzējuma par Dievu. Man ir cilvēki tik bieži teikuši, Alam, tu zini, bet es domāju, jā, es dzirdu, kas ir rakstīts Bībelē, es dzirdu, ko tu saki, bet es domāju. Un zini, tā arī ir tava problēma. Ļoti bieži tā arī ir tava problēma. Cilvēki nesaprot reizēm, kad es to saku. Nu kā, bet es taču, redzi, kas ir? Dievs mums ir devis spēju domāt un kontrolēt savas domas un virzīt viņas pareizajā virzienā. Bet mūsu domām nekad nav bijis paredzēts, kad mūsu domas mūs ved prom no Dieva. Un ļoti bieži, cik mēs dzīvojam kritušā pasaulē, kura ir ceļā uz atjaunošanu, bet pagaidām mēs vēl esam kritušā pasaulē, un šajā kritušajā pasaulē ir pasaules negatīvā plūsma. Piemēram, ja tu pavērosi jebkuru lietu dabā, tu ievērosi, ka dabā lietas iet bojā, viņas iznīkst. Ja tas būs skaists zieds, vajag tikai vienu augstu nakti reizēm. Ja tas ir kaut kas skaists, vajag tikai pāris dienas, pāris mēnešus. Kāpēc? Viss ir pakļauts bojā ejai, un Bībelē ir teicis, ka radība nopūšas gaidīdama to dienu, kad Dieva bērni ieies savā pilnīgajā apskaidrībā. Un gaida savu atpestīšanu. Un radības atpestīšana nav nekas cits, kā šīs pasaules atjaunošana un pārvēršana ar Jēzus otro atnākšanu, kas ir saistīta. Bet kamēr mēs esam šajā stadijā, šī pasaule iet pa degradācijas virzienā. Viņa mirst. Un zini, kas ir? Un vienkārši mēs to neredzam tik ātri globāli skatoties. Bet mums ir jāsaprot, ka tas, ko es saku, es domāju, un ja tas nav balstīts uz Dievu, tad tas ir nācis no bojā ejošas pasaules plūsmas viedokļa. Līdz ar to ir tik daudzas domas, kuras neatbilst šim Dieva vārdam. Un šis Dieva vārds izklausās tik neticami reizēm. Viņš izklausās tik nesaprotami, viņš izklausās tik neiespējami, ka daudz saka, tas tā nevar būt, tā ir muļķība. Uz to ir raksturvieta. Uz to ir raksturvieta, ir teikts, ka vārds, ko mēs sludinām, izklausās pēc muļķības tiem, kas pazūd. Interesanti. Redzi, kas ir, bet šis Dieva vārds, kāpēc viņš arī glābtajiem reizēm izklausās pārāk, īstenībā vārds labā vēsts, kas ir vārds gospele, tulkojās kā vēsts, kas ir bezmaz vai pārāk laba, lai būtu patiesa. Tas būtu viņas precīzāks tulkojums. Labā vēsts precīzāk tulkojās kā tik laba, ka ir pat grūti noticēt, ka tik laba viņa var būt. Iedomājies, kam ir jābūt, lai būtu pat grūti noticēt, ka viņa var būt patiesa. Slāv tev, Dievs! Tas ir tik interesanti. Es jums tūlīt nolasīšu, man vienu ziņu atsūtīja cilvēks. Es nepazīstu viņu, bet kāds cilvēks klausās dievkalpojumus. Un kāpēc es nolasīšu? Tāpēc, kad man atsūtīja to ziņu, man viņa ļoti patika. Man tiešām ļoti patika tā ziņa. Un viņi parāda to, ko es šobrīd stāstu zināmā mērā. Cilvēks raksta. Sveiki, atvainojos, ka rakstu atkal. Otro reizi man rakstījām. Kaut kā nav miera un nemieras dīdu uzrakstīt. Pavisam nejauši atradu jūs internetā un klausījos katru dienu. Un brīžiem likās, un tagad ieklausieties šajā situācijā, brīžiem likās, ka nē, tā nevar būt, šis džeks melo, tā nenotiek. Es viņam neticu, un tā tālāk. Bet redzi, iedomājies, cilvēks, viņš klausās katru dienu, un viņš katru dienu saka, nē, tā nevar būt. Tā nevar, es neticu viņam. Bet cilvēks turpina klausīties. Tas jau nebija
Tikai tas es vēl pateicu mammai. Klausies, mamma, es klausos Alanu, viņš melo. Tas nav pa īstam, ko viņš stāsta. Nu, mamma neko, viņa jau nav jūs klausīsies un tā tālāk īsti laikam nepievērs uzmanību tam, ko es saku. Bet par spīti visam es turpināju jūs klausīties un vienā dienā es sapratu, jūs nemelojat. Ar mani notika un notiek visas tās lietas, kurām es neticēju, ka notiek jūsu dzīvē. Bet nebūtu jūs, es laikam nekad neaizdomātos par tām lietām, kuras var notikt manā dzīvē un nemaz nezinātu. Rakstu, jo palika pašai nērti. Un iespējams pat vainas apziņa, ka tā domāju. Jūs jau to gan nezinājāt, bet es zinu un Dievs to zina. Skaties uzmanīgi, vainas apziņai nav vietas, un ja tu klausies, tad es saku, viss ir kārtībā un viss ir labi, un man patīk tas, kas ir šeit rakstīts. Jo zini, kāpēc es šeit redzu dievišķo darbību. Jo cilvēks, kurš redz un domā, ka man melo pie pilna prāta esošs, nekad neturpinās klausīties. Es neteicu, ka tu neesi pie pilna prāta. Es teicu, ka ir kaut kas pārdabisks. Un zini, kas tas ir? Tas ir Dieva vārds. Tad, kad tu viņu nesaproti, tad, kad tu viņam netici, tad, kad tu saki, tā nevar būt, bet viņš tevi velk. Viņš tevi velk. Ir tik daudz cilvēks, man ir teikuši, Alan, tad, kad tu stāsti tās liecības, ir sevišķi par dziedināšanām vai par pārdabisko, es neticu. Un tajā pašā laikā viņi turpina klausīties. Un tad pienāk kaut kāds viens moments, kad viņi saka, bet es sāku redzēt to. Es to sāku redzēt. Halleluja! Gods un slāva tev Dievs. Bībelē ir fenomenāla rakstuvieta. Tur ir teikts, Romiešiem 10:17. Ticība nāk no... Tad zini, ko tas sevi ietver? Pagriezīsim to no otras puses. Tātad, kad runa ir par Dieva lietām, pirms tu esi dzirdējis, tu tam nevari noticēt. Ja ticība nāk no dzirdēšanas, tev kā minimums ir jādzird lietas, kurām tu netici šobrīd. Vai tu dzirdēji, ko es tikko pateicu? Lai ticība varētu atnākt no dzirdētā, tev ir jādzird lietas, kuras ir ārpus tava prāta spējas uztvērt viņas. Tev ir jādzird lietas, kuras ir nepieņemamas priekš tevis. Tev ir jādzird lietas, par kurām tev gribās, ja mēs būtu vecajā derībā, piedosim vecās derības pieskārienu, kur tev gribās saplēst drēbes un aiziet projām. Ja domājieties, cik izdevīgi bija būt drēbniekam vecās derības laikā reliģiozā pilsētā. 10 kārtas rezervē uz plēšanu. Ja? Joks paliek joks, bet man tik ļoti... Es esmu kādreiz to stāstījis, bet labu jautrībai. Man tik ļoti iepatikās tā ideja, ka es viņu lasīju pirmo reizi, un es redzēju, kā vecajā derībā mūždien kas saplēs drēbes. Un man tas tik ļoti uzrunāja, ka es vienreiz nolēmu izspēlēt tādu joku. Es sagatavoju speciāli kreklu saplēšanai un gāju provocēt savu papu ar garīgām lietām, ar domu, ka panākt no viņa konkrēta lieta, par ko man ir jāsaplēš drēbes, un es tā arī izdarīju. Bet tas ir zigā. Dzīvē, skaties, šitādām lietām ir jābūt dzīvē, kāpēc viņas padara dzīvi jautrāku. Nav nopietni, nav jāizturās nopietni pret visu dzīvē. Tāpēc, ka humors nav nekas cits kā Dieva dots. Hei, slavu tev Dievs! Un zini, kas ir? Un smiekli ir no Dieva. Un prieks ir no Dieva. Un tev reizēm vajag saplēst drēbes, lai tu atcerētos, ka tu arī vari priecāties. Klausies uzmanīgi! Slavu tev Dievs! Tātad, Dieva vārds, tas ir ļoti svarīgi. Ir milzīga atšķirība starp Dieva vārdu un cilvēka pieņēmumiem par Dieva vārdu. Un Dieva vārds ir absolūtā patiesība, nesatricināmā klints, kas stāv nemainīgi. Un lai tu iepazītu īsto tīro Dieva vārdu, tev nāksies dzirdēt lietas, kuras tu saki, nevar tā būt. Es tam nevaru noticēt. Bet redzi, Dieva vārds tev velk. Cik daudz no jums ir bijuši situācijā, kur jūs klausties un jūs pie sevis domājat, tiešām šis ir pa īstam? Es nesaku obligāti pie manas dievkalpojuma, bet kad jūs esat vienalga bijuši pirmo reizi, jums ir bijuši domas, vai tiešām tā tas ir? Es domāju, ka tas ir normāli, ka tāds domas ir. Jo šis vārds radikāli atšķiras no visa, ko mēs esam pieņēmuši un pieraduši redzēt savā ikdienā. Mirušie ceļās augšā, piemēram, vēsts. Tur uzlikt rokas neveseliem, viņi tiks dziedināti. Dievs nodrošina katru
tavas dzīves vissīkāko un vislielāko aspektu. Tās ir lietas, kuras nav pierasts dzirdēt. Un tad vēl ir šīs pasaules balss, kas runā pretī Dieva vārdam. Par to es nedaudz vēlāk droši vien parunāšu. Skaties uzmanīgi. Lai gan Dieva vārds ir absolūtā patiesība, nesatricināmā klints, kas stāv nesatricinām un nemainīgi. Visas vēlna darbības ir vērstas uz vienu konkrētu lietu. Uz to, lai sagrozītu Dieva vārdu un radītu maldīgu priekšstatu par Dieva vārdu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Redzi, man nepatīk daudz runāt par vēlnu, tāpēc, ka es neredzu jēgas analizēt no negatīvās puses lietas, bet ir daži momenti, kuros mums ir globāli vēlams saprast virzienu, kurā viņš darbojās. Un, citu, piemēram, Jēzus ir pāris reizes īsi un kodolīgi pieminējis lietas, ko dara vēlns. Pavisam īsi un kodolīgi. Piemēram, līdzība par sējai, es viņai vēlāk pieskāršos, bet ir teikts, vēlns nāk momentāli, lai nozaktu vārdu. To saka Jēzus, viņš nerunā daudz par viņu, bet viņš pasaka, es gribu, lai jūs zinātu, ka tad, kad jūs dzirdat Dieva vārdu, vēlns nāk momentāli, lai viņu nozaktu. Ja? Un tāpēc arī es gribu pateikt pāris lietas. Es gribu tev pateikt, lai tu saprastu, ka visas vēlna darbības ir vērstas uz to, lai sagrozītu Dieva vārdu un radītu maldīgu priekšstatu par vārdu. Vēlna vissmalkākais izgudrojums. Nav nekas cits kā reliģijas, par to esmu ļoti daudzkārt runājis un teicis. Reliģija, kas liek ticēt Dieva vārda skaidrojumam, kuram nav nekāda sakara ar pašu Dieva vārdu. Tā man Dievs to šodien iedeva. Kārtējais jaunais reliģijas definīcija. Vēlnas, skaties uzmanīgi, vēlreiz nolasīšu. Smalkākais izgudrojums ir reliģija, kas liek ticēt Dieva vārda skaidrojumam, kuram nav nekāda sakara ar reālo Dieva vārdu. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa. Padomājiet par to vēlreiz, ja? Tas ir skaidrojums, Dieva vārda skaidrojums. Kāpēc vispār ir, uz kāda pamata vispār reliģija var eksistēt? Uz tāda pamata, ka ir cilvēki, kas grib nākt pie Dieva. Viņi grib nākt pie Dieva. Nav cita iespēja pastāvēt reliģijai. Bet ja viņiem nav personīga attiecība ar Dievu, tad, un lielākā daļa cilvēku atceries šī dabīgā plūsma, par ko es runāju. Ja? Viņi ir panākusi to, ka cilvēki viņi ir aizmirsuši savu dievišķo būtību. Viņi ir aizmirsuši vienkāršību, kas ir Kristu Jēzu vai kas ir vārdā. Un viņiem liekas, nevar taču tik vienkārši būt. Man ir vajadzīgs kāds, kas ir gudrāks par mani, svētāks par mani, vēl kaut kāds par mani. Ja? Un tagad tas gudrāks un svētāks un viss pārējais, kur viņš ir, es jau neesmu pārbaudījis, bet ir smuka sistēma sakārtots, viss viņiem ir labi. Ja? Pareizie tēvi, pareizās sveces, pareizais viss. Viss ir kārtībā. Tad viņi droši vien zina. Un skaties uzmanīgi. Un cilvēks tiecās pie Dieva, bet viņš atnāk pie cilvēka. Un kas notiek? Un tiek dota interpretācija. Un, arī es savā ziņā varētu teikt, dod interpretāciju, bet principā tiek dots viedoklis par Dieva vārdu, kurš nebalstās uz Dieva vārdu. Un reliģija tai vietā, lai iepazīstinātu reāli ar Dievu, rada ilūziju. Rada ilūziju par to, ka ja ir ārēja forma, tad arī saturs būs īstais, a satura tur nav. Forma un veidols ir, bet satura nav. Un līdz ar to nav ļoti svarīgas lietas, kas mums visiem ir vajadzīga. Nav dzīvi mainošā spēka. Nav dzīvi mainošā spēka. Un cilvēki, tas ir interesanti, viņi var pavadīt gadu desmitus, līdz perfekcijai novedot savus reliģiozos uzskatus, bet nekad neredzot īsto saturu. Un tāpēc tas ir vēlna vissmalkākais instruments. Jo viņš neved prom no Dieva cilvēka domās. Viņš it kā ved pie Dieva, bet zini, jo vairāk tu nostiprinies reliģiozās domās, jo vairāk tu saproti, ka Dievs man paliek arvien nepieejamāks un nepieejamāks.
jo tu arvien vairāk ieraugi savu neatbilstību, savas kļūdas. Tu ieraugi, cik tāls ceļš man ir, lai nonāktu līdz vietai, kurā es varētu vispār pacelt savus acis uz Dievu. Tāpēc tas ir visviltīgākais vēlna instruments, un viņam nav nekāda sakara ar pašu Dievu vārdu. 8. nodaļa Jāņa evaņģēlijs. Četrdesmit pāns. Nu labi, 43. pāns. Nu labi, 42. pāns. Jēzus viņiem sacīja, ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs mani mīlētu. Jo es esmu izgājis un nāku no Dieva. Jo ne no sevis esmu nācis, bet viņš man ir sūtījis. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties manos vārdos. Jūs esat no sava tēva vēlna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Skaties ļoti uzmanīgi. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā. Jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir mēlis un melu tēvs. Bet man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Wow! Pasties, cik interesanti. Vēlns, es teicu, ir tās atsevišķās vietas, kurās Jēzus piemin bišķiņu viņu. Redzi, viņš saka, vēlns ir mēlis un melu tēvs un slepkava no sākuma, un viņš melo pēc savas dabas. Viņš melo pēc savas dabas. Mēls runājums, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir mēlis un melu tēvs, bet man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Un šis ir ļoti interesants moments. Redzi, neviens cilvēks labprāt neklausīsies vēlna melus. Vispār, ja tu zināsi, ka darīšana ir ar vēlnu, tu darīsi visu iespējamo, lai tiktu prom no tādas vietas. Lai tiktu prom no viņa. Bet vēlns sevi dēvē pats par gaismas eņģeli. Tas ir tas, kā viņš pats sevi pasniedz. Kā es esmu vienmēr teicis, vēlna ideja nav sevi parādīt briesmīgu, ļaunu un naidīgu. Viņš grib sevi parādīt kā pašu Dievu. Viņa mērķis ir apsēsties Dievu vietā, viņa tronī. Viņš to nevar izdarīt, bet tā ir viņa ideja. Viņš sevi sauc par gaismas eņģeli. Tāpēc viņa ideja ir runāt ar tevi no pozīcijas, nevis es esmu vēlns, bet es esmu Dievs. Tas ir tas, kā viņš mēģina tevi runāt. Un viņa ideja ir sagrozīt Dieva vārdu. Viņa ideja ir pielikt kaut ko klāt Dieva vārdam, kaut ko izraut no konteksta, kaut ko sagrozīt. Kāpēc? Lai tev būtu ārējais veidols, bet nebūtu patiesās būtības, nebūtu īstā satura. Pāvils to saka tā, viņš saka, es nekaunos no labās vēsts. Jo labā vēsts ir Dieva spēks, kas nes pestīšanu ikvienam, kas tic. Viņš savieno labo vēsti ar Dieva spēku. Spēks nav nekas cits, kā spēja gūt rezultātus. Viņš savieno labo vēsti ar mūžīgo dzīvību, ar glābšanu, ar atbrīvošanu, ar pestīšanu, ar dziedināšanu, ar labklājību, ar jebko, kas ir labs, kas ir jāizmaina šeit uz šīs zemes. Viņš saka, un es nekaunos no šīs labās vēsts. Kāpēc, lai kāds kaunētos no labās vēsts? Jo viņas tulkojums, gospel, labā vēsts, tulkojās kā vēsts, kas ir tik laba, ka viņai ir grūti noticēt, ka tik laba var būt. Un tāpēc ir cilvēki, kas reizēm sāk kaunēties no šīs labās vēsts. Jo viņi izklausās pārāk labi. Un kas tad tagad notiks, ja mēs tā vienkārši tikai to labo vēsti dosim?
cilvēki pieņems savu patieso identitāti. Tev pateikšu, kas notiks. Un notiks tas, kas ir rakstīts Bībelē. Dieva labestība ved uz ko? Uz izlaidību. Jo, ja bērnam pārāk daudz laba dod, viņš izlaižas. Hei, atceries, ko te teicu, domāšanas izmainīšana. Tā ir šīs pasaules doma. Jā, bet es esmu redzējis, man paši izlaida. Ja? Es tev vēlreiz saku, tā ir šīs pasaules doma. Bet Bībelē ir teikts, ka Dieva labestība ved uz atgriešanos. Un ja Dieva labestība ved uz atgriešanos, tad es tev gribu uzdot jautājumu, ko dara vēsts, kura izceļ Dieva labestību? Ko dara šī vēsts? Atgriež. Tad es uzdošu jautājumu no pretējās puses. Ko dara vēsts, kurā draud ar ēlu un ar grēkiem? Nu, ko viņi dara? Attālina. Nu, bet pagaidi bišķiņi. Pagaidi, uzmetīšu krusta zīmi. Es vienmēr domāju, redzi, tā arī ir tava problēma. Atceries, mēs jau taču par to runājām pirms tam. Tā arī ir tava problēma ļoti bieži. Tāpēc, kad redzi, ja tavas domas ir ārpus Dieva vārda robežām, tad šīs domas ir balstītas uz pasaules negatīvo plūsmu, kura ir tik ļoti pieņemta, ka reizēm šķiet vienīgā, kas ir. Un tāpat laikā, un es ļoti labi saprotu, kā daudziem cilvēkiem ir šīs domas, bet Alan, pagaidi. Bet ja cilvēkam, ja viņam pateiks, tu saproti, ir taču ēle, tu taču nonāks ēlē, tu degsi ēlē, viņu tāps tur nemirst, ja? Un saproti, un viņš taču var, un viņš nepareizi dzīvo. Nu, viņš dzīvo nepareizi, tas cilvēks. Viņam ir jāpasaka, ka ir Dieva sots. Es tev gribu pateikt, ir piedošana. Jo ja tu ej un saki, ka šis cilvēks nepareizi dzīvo, tikai tāpēc, ka tu redzi viņu nepareizi dzīvojot, tad man ir jautājums, vai tu domā, ka tu dzīvo pareizi tikai tāpēc, ka tu nedari tās lietas, kuras viņš dara? Tu man gribi teikt, ka tikai tāpēc, ka tu nepārkāp laulību, tu nelieto narkotikas, tu nezodz, un es nezinu, mēs varam neslepko, mēs varam paņemt šo sarakstu tādu briesmīgāko, pieņemsim, ja? Tikai tāpēc, ka tu nedari tās lietas, tu domā, ka tu esi tīrs Dievu priekšā savā darbībā? Bija 2 cilvēki, Bībelē ir teikts. Viens farizejs un viens muitnieks. Un viņi abi atnāca uz Dievu namu. Lūk Dievu. Vecā derība. Nācās iet uz Dievu namu. Šodien nav jāiet uz Dievu namu, lai lūk Dievu. Bet viņiem nebija cita varianta. Viņi atnāca uz Dievu namu, lai lūk Dievu. Un ja es saku, un viens nometās, un muitnieks nometās, un viņš sita tev sev pa krūtiņu, viņš teica, es esmu žēlīgs man grēciniekam. Redzi, šodien šī lūkšana nav, mums nevajag teikt, es arī tā lūkšu. Tā bija, Jēzus teica, īstā lūkšana. Tā bija lūkšana pirms krusta. Saproti, viņš šodien vairs tāda nevar būt. Bet tajā laikā tā bija, lūkšana. Tā bija pareizā lūkšana. Viņš saka, piedod man, jo viņš apzinājās savas kļūdas. Un viņš zināja, man vajag glābēju, kurš vēl nav atnācis. Bet šodien viņš ir atnācis, mums tas ir jāsaprot. Bet bija farizejs, kas bija, reliģijas pārstāvis. Un viņš lūdza šādi. Un ir teikts, viņš lūdza, ja mēs pasamies oriģināli, viņš lūdza pats pie sevis. Respektīvi, var lūgt, tas nav laikam latviski ir pareizi, bet idejiski. Var lūgt pie Dieva un var lūgt pats pie sevis. Ja? Tad tur ir teikts, viņš lūdza pats pie sevis. Šeit, cik paldies tev, Dievs, ka es neesmu tāds kā, piemēram, tas muitnieks, grēcinieks. Es dodu 10. tiesu. Halleluja! Saproti, ja? Un Jēzus saka, kā jūs domājat, kurš no viņiem aizgāja taisnots? Dievu priekšā. Viņš saka, šis farizejs, viņa lūkšanas pat neizgāja tālāk par viņu pašu. Viņš lūdza pats pie sevis. Otrs aizgāja un dabūja pieskārienu Dievu. Redzi, tas bija pirms krusta, šodien tas vairs neatliecās mums, bet es tev gribu parādīt to, ka reliģija vienmēr tev liek skatīties uz sevi.
Un vienā pusē ir tas, kurš no reliģiozā skatu punkta redz, es esmu neatbilstīgs, es neatbilstu, es esmu izgāzies, un ir otrs, kurš saka, tas es. Un abi divi nav nekas. Jo Bībelē teica, neapgraizīšana, neapgraizīšana ir kas, bet viens jauns radījums. Tam ir nozīme. Jo jauns radījums atšķirās no cilvēka, kurš mēģina kļūt taisns, vai mēģina atiet no grēka. Jauns radījums atšķirās ar to, ka viņš ir pārradīts no jauna, pieņemot Jēzu par savu kungu un glābēju. Un viņš ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Un viņā nav nekādas tumsības. Ir runa par garu. Atceries, cilvēks būtu no tiem daļām sastāvošs. Gars, kam ir dvēsele, kas dzīvo fiziskā miesā. Gars ir tā ir tava patiesība. Tu esi pārradīts no jauna. Un nākamais ir domāšanas izmainīšana, kas arī izmainīs fizisko stāvokli. Bet tagad skaties, un tieši tāpēc, tajā mirklī, kad cilvēks pat ir pieņēmis Jēzu par savu kungu un glābēju, viņam ir tik svarīgi izmainīt savu domāšanu, jo, ja domāšana paliek neizmainīta, Dieva spēkam nav iespējas izpausties. Vai arī viņš ir tik limitēts? Viņš ir neaprakstāmi limitēts. Kāds teiks, kā var būt Dieva spēks limitēts? Tāpēc, ka Dievs visu ir pakļāvis garīgiem likumiem. Zini, kas ir? Piemēram, dziedināšana vienmēr ir Dieva griba neatkarīgi no apstākļiem. Neatkarīgi no apstākļiem. Un tāpat laikā tik daudzi no mums, mani ieskaitot, esam redzējuši situācijas, kur dziedināšana nenostrādā. Es esmu redzējis neskaitāmas dziedināšanas, absolūti fenomenālas. Bet ir cilvēki, par kuriem esmu lūdzis, un viņi ir nomiruši. Tā nav vienkāršākā lieta, par ko runāt, bet tā ir taisnība. Man ir neskaitāmas zīmes un brīnumi bijuši. Un ir ļoti daudz gadījumu, kur es neesmu to redzējis. Tieši tādā pašā veidā. Tagad ieklausies ļoti uzmanīgi. Ja būtu atkarīgs no manis tiešajā veidā, ja es būtu tas, kas... Vai es gribu, lai visi, pa ko es lūdzu, protams, ka es nebūtu neviena paša cilvēks būtu nomirst, ja būtu atkarīgs no tā, ko es gribu. Un tas mums rada domu parasti, ka Dieva griba nav vienmēr visus dziedināt. Jo mums ir ilūzija par to, ka Dievs var visu. Kā jums izklausās šī doma? Dievs var visu, un izklausās tiešām pareizi, vai ne? Un savā būtībā tā ir. Un varot visu, viņš ir iedevis autoritāti un atbildību uz zemes tev, kuru viņš nepārkāps. Tāpēc, piemēram, ja mēs sakam tā, Dievs var visu, tad tas nozīmē, viņš var arī melot, vai ne? Redzi, mums ir jāpadomā vienkārši, kad mēs sakam šos vārdus. Jo ja viņš var visu, tad principā melošana arī ir viena no lietām, kuru viņam vajadzētu varēt darīt. Un viņš varētu teorētiski melot. Bet viņš nevar, jo viss, ko viņš pasaka, kļūst par realitāti. Redzi, viņš ir radījis lietas tā, ka, lai gan viņš ir visu varens, viņš nepārkāpj savus likumus. Un viņš ir taisns Dievs, tāpēc viņš nemelo. Viņa vārds nemelo. Tieši tāpēc viņš iedodot tev autoritāti, teikšanu un varu ir lietas, ko tavā dzīvē vairs nevar izdarīt, jo viņam būtu jāpārkāpj tava brīvā griba. Un redzi, tad, kad kāds nomirst, tad paceļās jautājums ļoti daudziem. Dievs, kāpēc tu neiejaucies? Un rodās teorijas, reliģiozas, par to, ka redzi, dziedināšana vienmēr nav Dieva griba. Jo ir cilvēki, kas slimo, ir cilvēki, kas nomirst. Es tev gribu pateikt skaidri un gaiši, tam nav sakara ar Dieva gribu. Jo Dieva griba ir, lai visi tiek glābti. Es lasīju to Bībelē. Un ja Dievs dara visu, ko grib, tad mums vispār būtu jāaizmirst par sludināšanu no savas puses. Jo viņš grib, ka visi tiek glābti, un tad visi būs glābti. Bet viņš ir lietas, ko uzticējis ir mums. Piemēram, sludināšana. Viņš ir tas, kas velk pie sevis. Vai nav interesanti, ka atnāk eņģelis, atkal kaut kas pārdevis, kas saistīts ar eņģeļiem. Atnāk eņģelis pie Filipa
Un viņš viņam saka tādu lietu. Viņš saka, celies un ej uz tādu un tādu vietu un apstājies blakus karietei. Un karietē ir etiopiešu galvenieks. Un kad Filips apstājās pie šīs karietes, tad galvenieks lasa grāmatu. Iesaijas grāmatu, ja nemaldos, viņš lasa, bet nebūtu būtiski. Kaut ko no vecās derības viņš lasa. Un Filips viņam saka, klausies, tu arī vispār saproti, ko tu lasi. Viņš saka, kā gan varētu saprast, ja nav neviens, kas izskaidro. Un viņš aicināja Filipu, lai viņš iekāpj karietē un turpina ceļu ar viņu. Un iekāpj karietē, sākot no tās vietas, ko galvenieks lasīja, Filips viņam izskaidroja visus rakstus par Jēzu, nevis visus rakstus globāli, bet par Jēzu. Un galvenieks iesaucās. Viņš saka, es ticu, re, kur ir ūdens, kas liec man kristīties? Un Filips norāda uz vienu galveno šķērsli, kas ir kristībām. Viņš saka, ja tu tici, tad var. Tas sevi ietver domu, ja netici, nevar. Ļoti vienkārši. Ja tu tici, tad var. Viņš saka, es ticu, ka Jēzus ir Kristus. Un viņš tiek nokristīts un Filips pazūd no tās vietas un pārceļās laikā un telpā. Un nonāk pilsētā, kurā viņš nebija pirms tam. Ir interesanti nianse. Viņš neatgriezās atpakaļ savās mājās. Viņš nonāca pilsētā, kurā viņš pirms tam nebija. Tad ieklausies uzmanīgi. Jūs saprotat, ka viss iesākās ar to, ka eņģelis pienāca klāt pie Filipa un pateica, ej uz turieni. Jautājums, kāpēc pats eņģelis nevarēja iet un runāt ar etiopiešu galvenieku? Kāpēc eņģelim vajadzēja iet pie Filipa un teikt, celies, ej uz turieni? Un pēc tam eņģelis viņu pārcēla laikā un telpā prom no turienes. Bet kāpēc pats eņģelis nerunāja ar galvenieku? Jo tā nav viņa darīšana, jo tas būtu ārpus Dieva vārda likumiem. Jūs saprotat, ka eņģelis tīri iespaidīgi varētu sludināt, ja viņš gribētu, vai ne? Viņš varētu radīt piemērus ne tikai tādus kā mēs. Es reizēm saku, mēs visi gribētu, lai palma aizdegās un nesadeg un atskan balss. Eņģelis to vizuāli varētu jums parādīt. Viņš varētu teikt, jūs, protams, visi gribētu, lai ja? Aizdegās un nesadeg un atskan. Viņš to var izdarīt. Viņam būtu superīgi veidi, kā sludināt. Un neviens no viņiem to nedara. Jo viņi ir pakļauti Dieva vārda likumiem. Un arī dziedināšana un labklājība un dzīvība un viss ir pakļauts Dieva vārda likumiem. Tieši tāpēc Vēlns dara visu iespējamo, lai radītu reliģiju, kurā tu neko nezini par šiem likumiem. Lai tev būtu ārējais veidols, bet nebūtu satura, nebūtu spēka, nebūtu risinājumu. Vēlns ir melu tēvs, viņš vienmēr sagroza Dievu vārdu. Viņš vai nu kaut ko pieliek, vai arī kaut ko atņem. Viņš maina kontekstu, viņš sarežģīja vārda vienkāršo patiesību. Marka 4, 14 un 15, es jau pieminēju to raksturot, ir teikts, ka tikko kā līdzība par sēju vārds ir sēts, momentāli nāk Sātans, lai nozaktu šo vārdu. Saprot, kas ir? Viņš netērē ne sekundes simtdaļu. Viņš nāk momentāli. Kāpēc? Jo vārdā ir spēks. Vārdā ir spēks. Un tu esi vienīgais radītais radījums, kam ir iespēja Dieva vārdām piešķirt balsi. Tieši tāpat tev ir iespēja piešķirt balsi vēlna meliem. Tu izvēlies. Skaties, Dievs saka, Mūzes 5. grāmata 3. nodaļa 19. pants, es piesaucu šo dienu kā liecinieku pret tevi, ka es dodu tev izvēli, dzīvību un nāvi, svētību un lāsts. Un tālāk mēs lasām citā rakstvietā, kur ir teikts, nāve un dzīvība stāv mēles varā. Tad rekur atklājās, kā tava izvēle aktivizējās. Saliekot kopā šīs raksturvietas, tu redzi, kā tavas izvēles aktivizējās. Jo, ja tev ir izvēles starp dzīvību, nāvi, svētību un lāstu, un tālāk mēs redzam, nāve un dzīvība stāv mēles varā, un vīrs tiek paēdināts Salmana pamācības ar savu lūpu iegūtiem augļiem. Tātad, skaties, dzīvība, nāve, svētība un lāsts ir atkarīgi no taviem vārdiem. Un ir tik svarīgi priekš vēlna panākt to, lai tavi vārdi būtu balstīti uz bailēm, nevis uz ticību. Lai tavi vārdi būtu balstīti uz negatīvu redzējumu, nevis uz Dieva vārdu ilustrēto patiesību.
Lai tavi vārdi būtu balstīti uz šaubām un nedrošību. Lai tavi vārdi būtu balstīti uz ārstu teiktā. Lai tavi vārdi būtu balstīti uz tā, kas ir pēc fakta tavā finansiālajā stāvoklī. Hei! Bet Dievs saka, izmaini savu domāšanu un izmaini savus vārdus. Jo es tev dodu izvēli, dzīvība un nāve, svētība un lāsts. Un vēlns mēģina nākt momentāli, lai noņemtu viņu sirdīs sēto vārdu. Bet zini, kas ir interesanti, nevienmēr viņš var noņemt šo vārdu. Un ja viņš viņu nevar noņemt, tad viņš mēģina viņu sagrozīt. Viņš mēģina viņu sagrozīt. Un tādā veidā veidojās cilvēku interpretācija par Dievu vārdu. Veidojās šis viedoklis par Dievu vārdu. Un šis viedoklis ir pats galvenais iemesls tam, ka izzūd galvenā iezīme, pēc kuras Jēzus teica, ka pazīs viņa mācekļus, un tā ir savstarpējā mīlestība. Es gribu, lai tu mani sadzirdi. Šī interpretācija, kad vēlns sagroz Dievu vārdu, ir tā, kas veido reliģijas. Un veido viņas dažādas, un veido viņas atšķirīgas. Un rezultātā tas atņem savstarpējo mīlestību. Jo vairs cilvēki neredz kā brāli Kristū, māsu Kristū, viņi redz kā citas reliģijas pārstāvi. Kas ir tavs mācītājs? Mums draudzē nepatīk tas mācītājs. Zini, kas ir interesanti? Ir daudz, klausies, ja sāk saukt mācītājus, un paldies Dievs, ka mums tāds tā nav, bet principā, ja sāk saukt mācītājus citā draudzē, ja, tad ļoti bieži daudz vairāk mācītāji atradīsies, kas mūsu draudzē nepatīk, nevis kas patīk. Kāpēc? Kāpēc? Pēc mīlestības jūs pazīs. Es varu nepiekrist visam, ko kāds dara, bet tas nenozīmē, ka man ir jāpazaudē mīlestība pret viņu. Tas nenozīmē, ka, ja man ir iespēja būt par svētību, es saku, tu neesi mūsu apvienībā. Saprot? Es, protams, būtu varējis tevi svētīt, bet pirmā kārta ir mūsu apvienībā gan problēmas nevienam nav, tāpēc arī man neviens nav jāsvēt, paldies Dievam. Bet es pataupīšu, ja būs problēma. Vai jūs vērsieties pie saviem līderiem? Saprot? Cik šodien šeit ir draudzes staigātāji? Viss tās stulbības, ja? Saprot? Reāli. Tas skaties uzmanīgi. Pazūd mīlestība savā starpā. Viņa pazūd mīlestība savā starpā. Vēlreiz krusta zīme būtu jāuzmet, vai ne? Skaties, kas notiek. Šī interpretācija ir galvenais iemesls tam, ka izzūd galvenā iezīme, pēc kuras Jēzus teica, ka pazīs viņa mācekļus, savstarpējā mīlestība. Un mīlestība nav tikai emocija. Nav runa par to, ka vienkārši mēs te pajokojāmies. Ja? Tur, es gribu, lai tu kaut ko saprastu. Bībelē teica, ticība strādā mīlestībā, un bez mīlestības ticība nestrādā. Un mīlestība ir Dieva spēks. Tāpēc, ja runa ir par to, ka pazūd mīlestības tavā starpā, nav runa par to, ka, tas nekas traks, labi, mēs jau neviens. Spēks pazūd. Spēks pazūd. Tad, kad pazūd mīlestība, pazūd spēks. Mīlestība nav tikai emocija. Mīlestība ir tā, kas satur Dieva spēku, un mīlestība liek ticībai strādāt. Marka 7. nodaļa. Tagad ieskaties ļoti uzmanīgi. Mīlestība ir tā, kas liek ticībai strādāt un pazūd Dieva spēks, ja cilvēki sāk attālināties no šīs mīlestības. Un man ir vienalga, kāds ir iemesls. Es uzreiz pateikšu skaidri un gaiši. Attālināšanās no mīlestības ir attālināšanās no mīlestības. Vienalga, kāds ir iemesls. Nav būtiski. 7. nodaļa, 13. pāns Marka evaņģēlijas. Ir teikts, jūs iznīcināt Dieva vārdu ar saviem likumiem, ko jūs esat iecēluši, un daudz tādu lietu jūs darāt. Jūs iznīcināt Dieva vārdu ar saviem likumiem. Es jums iedošu no citiem tulkojumiem, iedošu no oriģināla valodas. Jūs iznīcināt Dieva vārdu. Iznīcināt. Tulkojās padarat neefektīvu.
atceļat, anulējat. Tas ir tas vārds, kas ir akuro, ebreju grieķu vārds akuro. Likumi ir grieķu vārds paradosis, kas tulkojās tradīcijas, instrukcijas, likumi, reliģija. Tā ir reliģija. Tradīcijas, vecaju tradīcijas, likumi, instrukcijas. Zini, kas ir vecaju tradīcijas? Parasti ir tās, ko cilvēki, viņas ir svētas. Viņas ir svētas. Bet šeit ir teikts, ka jūs iznīcinat, padarat neefektīvu, anulējat Dieva vārdu. Jūs atņemat spēku Dieva vārdam. Atceries, Pāvils teica, es nekaunos no labās vēsts, jo tas ir Dieva spēks. Un šeit ir teikts, jūs atņemat šim vārdam spēku. Tajā mirklī, kad jūs turaties pie saviem likumiem, savām tradīcijām, saviem vecajiem visām tām lietām, jūs esat, un īstenībā viens no tulkojumiem, es neatceros, man liekas, ka tas bija NIV, bet es tagad varu kļūdīties, viens no tulkojumiem saka, ka jūs iznīcinat un padarat Dieva vārdu neefektīvu, turēdamies pie šīm tradīcijām, kuras jūs esat iecēluši. Tradīcijas, kuras jūs esat iecēluši. Redzi, kas ir šīs tradīcijas, kādam ir jāieceļ. Šie likumi kādam ir jāieceļ. Tas moments, ka mēs darām tā. Ja? Un, zin kā, es negribu, lai tas izklausās tā necienīgi, bet es vienkārši, es īsti nevaru savādāk laikam arī pateikt. Bet es esmu bijis vietās, kur notiek dievkalpojums. Un saproti, kas ir. Un es uzreiz gribu teikt, tur ir cilvēki, kas reāli, viņi meklē Dievu. Tāpēc es to nepazeminu. Es to nepazeminu. Bet viņi no tīras sirds, kā māk, viņi nāk meklē Dievu. Bet tajā dievkalpojumā nav Dieva vārda. Bet tas, kas tur ir dziesmas, tur ir rituāli. Man vienreiz aizved, es nezināju, ko darīt. Nē, nopietni, tas bija ļoti, ļoti sen. Kāpēc? Tāpēc, kad pie konkrētiem atslēgas vārdiem visi draudz krīt uz ceļiem, a es palieku stāvot. Es nometos uz ceļiem, šie jau ir kājās. Es nezināju, ko darīt. Tu saproti, kas ir? Un es nevaru neko padarīt, jo es nezinu viņu rituālus. Tālāk visi tika pieaicināti pieņemt svēto vakarēdienu. Tur izgāzās diakons. Kāpēc izgāzās? Tāpēc, kad diakons man iedeva maizīti. Kad es nonācu līdz mācītājiem, viņš jau bija pamanījis, ka es neīstajā laikā krītu un ceļos. Un viņš man saka, vai tu esi piederīgs mūsu attiecīgajai konfesijai? Es saku, nē. Viņš man nedos. Viņš saka, tu nevari pieņemt. Es saku, es jau esmu dabūjis. Viņš saka, tu nevari dabūt. Saprot, kas diakon. Tā ir reāla situācija. Jūs domājat, ka es jokoju? Man tagad blakus ir 2 cilvēki, kas man bija atveduši uz turieni. Viņi bija atzimuši, bet viņi vēl bija piederīgi pie tās konfesijas tajā laikā. Viņš uz viņiem bailēs. Vai jūs esat piederīgi? Viņi saka, jā, mēs esam. Viņš viņiem 2 reizes pārprasīja. Tas saka, nemelojiet Dievu priekšā. Jo es neesmu. Jūs ar viņu. Saproti, ja? Saproti, kā es saku, man iedeva atdižotu Jēzu. Es dabūju miesu, bet asins nedabūju, ja tajā reizē. Un saproti, kas ir. Un, tā ir reliģija. Tā ir reliģija. Jūs smējaties, es saprotu. Bet saprotu, kas ir. Zini, kas nav smieklīgi? Nav smieklīgi tas, ka ir cilvēki, kas ir 70 gadus tajā draudzē, un viņi neko citu nezina, kā pēc konkrēta vārdu salikuma krist ceļos un celties kājas, un viņi neaprakstāmi mīl Dievu un meklē Dievu. Un zini, kas ir? Un vai es teicu, ka viņi nav glābti? Nē, viņi ir glābti, jo viņi ir pieņemši Jēzu par savu kungu. Viņi ir glābti. Es par to vispār nerunāju. Un zini, kas ir? Un tie ir mūsu brāļi un mūsu māsas, starp kuru mums ir jābūt mīlestībai savā starpā. Tas, ko es teicu, ka reliģija atņem šo mīlestību. Bet zini, kas ir vēl? Šie cilvēki dzīvo bez Dieva spēka. Un varbūt retu reizi neviens nezina, kā notiek kaut kāds brīnums kaut kur. Bet viņi nezina par to, ka tas ir apsolījums.
Un saprot, kā tas vispār ir iespējams. Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka ir likumi un tradīcijas, ko jūs esat iecēluši. Un ir Bībelē teikts, jūs padarāt Dieva vārdu neefektīvu, anulējat. Jūs izsūcat spēku ārā no Dieva vārda, kad jūs izvēlaties ticēt savām tradīcijām, nevis Dieva vārdam. Tā ir traģēdija, ja cilvēks nomaina Dieva vārdu patieso būtību pret savām tradīcijām. Un zini ko, un es izstāstīju, varbūt tas smieklīgi izklausījās, bet tas ir reāls gadījums, es izstāstīju šo gadījumu no savas dzīves. Varbūt mēs šodien neviens neesam tādās lietās iekšā iesaistīti, bet tas nenozīmē, ka mums nav sava veida reliģija kaut kāda. Un Bībelē ir fenomenāla raksturvieta, kur es šodien braucot uz dievkalpojumu par viņu tikai arī atcerējos un sadzirdēju. Un raksturvieta ir tāda, ka pārbaudiet sevi, vai jūs stāvat ticībā. Pārbaudiet sevi, vai jūs stāvat ticībā. Un zini, kas ir interesanti, un tas, ko es sadzirdēju, bija tas, ka, lai sevi pārbaudītu ticībā, tev ir jābūt idejai, ka tev viņi ir. Jo ja es skaidru un gaiši zinu, ka par šo jautājumu man nav ticības, man nav sevi jāpārbauda. Man vispār nevienam nav jāpārbauda sevi jautājumā, kurā tu skaidru un gaiši zini, nē, man nav tādas ticības. Tātad tas nozīmē, ka vienīgais veids, kurā vajadzētu pārbaudīt sevi vai stāv ticībā, tas ir tās sfēras, kurās tu esi mentāli ar prātu pārliecināts, ka tu tici. Un kādreiz esi ticējis varbūt. Un varbūt tu domā pie automātiski, es ticu, protams, ka es ticu. Un Dievvārds saka, pārbaudi sevi. Jo zini, kas varbūt ir nomainījis tavu ticību? Tradīcijas. Kaut kāda veida tradīcijas. Un tāpēc ir tik svarīgi atjaunot savu domāšanu pēc dzīvā Dieva vārdu un saskaņā ar dzīvo Dieva vārdu. Slāvu tev, Dievs. 2. vēstule Timotejam, 3. nodaļa. 2. vēstule Timotejam. 5. pāns. Un, lai saprastu 5. pāntu, droši vien es lasīšu no 1. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. Un tas ir vienkārši raksturojums pēdējā laikā, kas ir, teiksim, tā būs tā plūsma, globālā plūsma, uz ko viss ies, ja? Bet es negribu, lai mēs fokusējamies tik daudz uz to lietu, kā uz to 5. pāntu, mums vienkārši vajadzēja kontekstu. Un skaties, visi šie cilvēki, kas ir šajā plūsmā, kas ir patiesībā pat vecākiem, visas tās lietas, kas ir uzskaitītas, ja? Šie paši cilvēki izrādīs ārēju svētbību, bet tās spēku nolieks. Tātad pēdējo dienu iezīme ir nevis vienkārši sliktās lietas, kas ir acīm redzamas, bet slikto lietu vidū, ja tā var teikt, darītāji izrādīs ārēju svētbību. Ārēju svētbību. Un tas ir tāds interesants moments. Tas ir, zini kā, tas ir tas moments, kur cilvēks runā pareizi. Viņš izskatās pareizi. Viņš smaida, kad ir jāsmaida. Ja? Viņš ir, bet realitātē, un ir atšķirības starp stāvokli, kurā spēka nav vai spēku noliedz. Tās ir divas dažādas lietas. Es gribu, lai tu mani saproti. Tāpēc, kad ir cilvēki, kuri viņš neredz spēku savā dzīvē, šobrīd kaut kāda iemesla pēc, bet viņš nenoliedz spēku. Tā ir milzīga atšķirība. Ir cits cilvēks, kurš noliedz spēku. Viņš demonstrē šo svētbību, bet reālo spēku viņš noliedz. Kad ir runa par dziedināšanu, viņš saka, liecies mierā. Kad ir runa par pārdevisku, viņš saka, tu zini, mēs taču esam visi, mēs esam progresīvi domājuši cilvēki, galu galā. Saprot? Un viņš noliedz. Tagad tas viņu nepadara par sliktu cilvēku. Tas viņu padara par cilvēku, kuram ir sagrozīts priekšstats par dzīvā Dieva vārdu. Jo, piemēram, atkal, atceries, es teicu, Jēzus teica,
Dieva labestība ved uz atgriešanos, ne? Bet mums taču liekas, nevis mums, bet daudziem liekas, vajag cilvēku sākumā sapurināt. Ja? Vajag iemest viņu slimības gultā un tad dziedināt, protams, jau atstās viņu tur. Bet lai viņš saprot, ka nav joka ar Dievu. Ja? Un ir tik daudz idejas, kas ir cilvēkiem, kuras neatbilst ar šo vārdu. Piemēram, un man ir tik žēl, ka laiks ir jau tik daudz pagājis. Tāpēc, ka man ir tik daudz, ko es gribētu vēl pateikt. Es vēl tāpat teikšu pietiekami ilgi. Bet es vienkārši gribu pateikt, piemēram, lūkšanas. Jūs saprotat, cik ļoti atšķirās mūsu, kad es saku mūsu, es runāju par globāli, šīs dienas vidējā kristieša lūkšana no lūkšanām, kas ir aprakstīts Dieva vārdā. Saprotat, kas ir Dieva vārdā, jūs nekad neatradīsiet, ja ir runa par jauno derību, ideju par to, ka lūgt Dievam, lai viņš kaut ko izdara. Piemēram, Dievs lūdzu dziedini. Dievs lūdzu svētī. Dievs iedod man. Šāda veida lūkšanas viņas nevar atrast. Ir atsevišķi momenti, un tur ir tiešām jāsaprot, tur ir konkrēti novirzieni, kā piemēram, Dievs, es tev lūdzu gudrību. Ja? Tas ir bišķīgi kaut kas cits, bet kad runa ir par, piemēram, par fizisku lietu, piemēram, dziedināšanu. Dievs dziedini, lūdzu dziedini, Dievs dziedini. Cik daudz cilvēku lūdz šādā veidā? Dievs palīdz man, dziedini mani, dziedini to. Dievs, saprot, un zini, kas ir? Un ieklausies uzmanīgi, padomāsim nedaudz. Ar kādu ideju cilvēki lūdz šādas lūkšanas? Kāda ir ideja? Kāpēc? Piemēram, ja tu lūdz, Dievs, lūdzu dziedini to cilvēku vai dziedini mani, tad mans jautājums ir, ko tu centies panākt? Kāds teiks, vai viņš ir dziedināts? Stop, paga, iesim dziļāk. Ko tu centies panākt no Dieva? Jo ja viņš ir tas, kas ir atbildīgs par to dziedināšanu, un to ar savu lūkšanu centies panākt, lai viņš dziedina, tad es tev gribu pateikt, tu esi daudz žēlsirdīgāks par Dievu. Tu esi daudz žēlsirdīgāks par Dievu, jo tu redzi šī cilvēka ciešanas, un tu nāc un tu mēģini pārliecināt Dievu. Paskaties taču uz viņu, Dievs. Apžēlojies par viņu, dziedini viņu, Dievs, viņš tev klausīs pēc tam. Es tev vairāk nekad neko nelūkšu, ja tu man tikai vienu reizi. Tu redzi, šīs lūkšanas pastāv tikai tāpēc, ka cilvēki neaptver Dievu patieso būtību. Un sanāk to ar lūkšanu mēģini iežēlināt Dievu. Tu mēģini parādīt, ka šis cilvēks ir tā vērts. Tu mēģini atvērt Dievam acis. Ieraugi tā, kā redzu es. Un tu saproti, ka Dievs redz pareizāk nekā redz tu. Redzi, runa nav par to, ka Dievs apžēlusies. Runa ir par to, ka tev ir jāsāk pielietot savu autoritāti. Jo Bībelē tu nekad tādas lūkšanas jaunajā derībā tu skaties, vienīgais, ko zini, paskaties, kā viņi lūdza. Lūdzu, Jaira meitiņa, ir nomirusi meita Jairam. Jēzus izmet ārā visus, kas ir neticībā no mājas. Visus raudātājus, un viņiem ir iemesls raudāt, viņi ir mirusi. Viņš saka, nekā nebija, nav mirusi, guļ. Pēc fakta viņa bija mirusi. Tālāk, ko viņš dara? Viņš saka, viņš pieiet pie viņas klāt, un viņš lūdz. Un viņa lūkšana ir šāda. Talita kumi, meitiņa, es tev saku, celies augšā. Kur ir lūkšana, es gribu zināt? Labi, okei, Lācars ir nomiris. Akmens ir priekšā, vairākas dienas pagājušas, viņš ož, mēs zinām. Jēzus pieiet, saka, noveliet nost akmeni. Pat tur nebija lūguma, ap citu. Tā bija pavēle. Viņš saka, kungs, tu nesaproti, viņš ož nevar. Viņš saka, vai es tev neteicu, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību. Noveliet nost akmeni. Tu domā, cilvēkam, Jēzum, kurš var pateikt, Lācar, celies augšā, nāc ārā, vajadzēja, lai akmeni kāds noveļ? Tu tiešām domā, ka viņam vajadzēja, lai viņi noveļ akmeni? Viņam vajadzēja, lai ir darbība no viņu puses. Ticības savienojums, lai kāds noreaģē uz ticību.
kad viņi novēla akmeni. Viņš atkal lūdza. Lācar, es tev saku, nāc ārā! Tā bija lūkšana. Nevienas cits lūkšanas tur nebija. Kad Tizlais vīrs pie krāšņajiem vārtiem sēdēja paralizēts, Jānis ar Pēteri iet garām un uzlūkojuši viņu, pateica šos vārdus, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu, nacariešu Jēzus vārdā, celies augšā! Tā bija lūkšana. Tu tikai tādas lūkšanas atradīsi jaunajā derībā. Un tāpat laikā, kad mēs ķeramies pie lūkšanām, tad mēs sākam Kristus ceļiem, mēs krusta zīmes, rokas dievbīgi saņemt un lūgt Dievu. Un tad mēs brīnamies, kāpēc viņas nestrādā. Jo tā ir reliģija. Tā ir reliģija. Un kāds man varbūt teiks, Alan, tu zini, man Dievs ir atbildējis šādu lūkšanu. Jā, arī man ir atbildējis. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka mēs bijām zīdaiņi autiņos garīgie. Un vai nav interesanti, ka tad, kad tu, kas man saki, un es arī varu teikt, jā, man arī Dievs ir atbildējis tādām lūkšanām. Un ir kāds, kam Dievs ir atbildējis tādām lūkšanām. Tad es tev gribu uzdot jautājumu, kāpēc šodien viņas tev neatbild vairs tādām lūkšanām? Jo vai tu neesi pamanījis, ka šīs lūkšanas ir strādājušas maksimums 1-2 reizes varbūt? Un pēc tam viņas vairs nestrādā. Kāpēc? Tāpēc, kad tu vairs neesi tas zīdainis autiņos. Tu mēģini dabūt pienu bļaudams. 15 gadi bērnam, viņš vienīgais veids, kā grib, kā katru reizi, kad ēst, viņš vienkārši sāk bļaut. Metās uz muguras, kājas tricina. Viņš nevar tā ēst dabūt vairāk. Viņam kā minimums ir jāpaprasa normāli. Vēl labāk jāpieiet pašam pie leduskapja. Un reliģija ir tā, kas ieliek šo domu, ka tu vienmēr vari vaļāties uz muguras bļaudams. Un tad tas absurds, kas man liekas, ir tāds, ka ja tu paņem šo vārdu, kas ir nesatricāmā patiesība un tā tālāk, un jūs atzīsiet patiesību un patiesību darīsies brīvs, tu nevari atrast piemēru lūkšanai, kādu tev ir mācīts lūgt. Tu nevari atrast piemēru vainas apziņai, kuru tev mēģina uzlikt. Tu nevari atrast piemēru bezspēkam, kuru tev cenšas iedvest. Tad mans jautājums ir, kāpēc ticēt jebkam, kas nesakrīt ar šo vārdu? Kāpēc ticēt jebkurai lietai, kas nesakrīt ar šo vārdu? Jo pēdējā laikā būs iezīme, būs cilvēki, kas izrādīs ārēju svētbību, bet viņas spēku nolieks. Un zini, kas tālāk ir teikts? Turies no tādiem pa gabalu. Turies no tādiem pa gabalu. Turies pa gabalu no reliģijas, kura domā par ārējo formu, bet ir bez satura. Ir tikai viens veids, kā neiekrist reliģijas slazdā. Jo es tev garantēju, ka mēs visi esam savā ziņā reliģijas skārti bijuši vai esam līdz šai dienai. Es pat veikšu tā, ja kaut kur tu redzi, ka kaut kas nestrādā, kaut kādā veidā reliģijas, kaut kādā pakāpē ir ienākusi reliģija. Man ir bijis dievkalpojums jaunā laika reliģija. Viņa atšķirās no tradīcijām. Ir harizmātiskā tipa reliģija. Ja? Un mums jābūt brīviem no tā visa. Jo ir tikai un vienīgi viens veids, kā neiekrist reliģijas slazdā. Atjaunojot savu domāšanu ar Dievu vārdu. Ja tu esi kādreiz dzirdējis man dievkalpojumu kaut vienu, tu noteikti esi dzirdējis raksturvietu Romiešiem 12.2. Netop līdzīgs šai pasaulē. Bet kāpēc? Tāpēc, ka tas ir pamats. Domāšanas atjaunošana ir pamats. Domāšanas atjaunošana ir vienīgā lieta, kas tev ļaus neiekrist reliģijas slazdā. Jo reliģija neprasa apdomāšanu, bet izpildījumu. Un Dievvvārds neprasa izpildījumu, bet prasa attiecības, kur rezultātā veidojās redzējums, atklāsmes, atziņas, izpratne un no sirds pilnības rīcība. 1. Pētera vēstule, tā ir noslēdzošā raksturvieta šodienai. Slāva tev Dievs. 1. Pētera vēstule. 1. Pētera vēstule, 2. nodaļa. 2. pants.
Kārojiet. Tas nav vienkāršs vārds. Tas ir ļoti specifisks vārds. Kārojiet. Šis vārds sevi ietver nevis bezemocionālu nostāju, bet viņš sevi ietver neaprakstām deksmi. Kārojiet. Tas ir tā, ka es nevaru bez šitā dzīvot. Man šito vajag. Es esmu gatavs iet ar jūdzes, lai to dabūtu. Kārojiet. Kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Un zini, kas ir interesanti, man kādreiz bija problēma ar šo raksturvietu, jo šeit ir teikts, ka jūs augat un topat izglābti. Un tāpat laikā šeit ir runa par glābtiem cilvēkiem. Un es vienmēr domāju, kā var būt glābt cilvēku, un tad es ieraudzīju, kas ir teikts oriģinālā, jo es saku, mums ir tulkojums, bet ir oriģināls. Oriģināls skan šādi. Kārojiet pēc tīrā garīgā piena, pēc Dieva vārda realitātē. Pēc tīrā Dieva vārda, ka jūs ar to augat un piedzīvojat savas glābšanas pilnību. Nevis, ka jūs topat izglābti, bet ka jūs glābti būdami piedzīvojat savas glābšanas pilnību. Redz, tavai glābšanai ir dziļums, tavai glābšanai ir līmeņi, ja tā var teikt, ir stadijas. Un tavas glābšanas stadija ir atkarīga no Dieva vārda dziļuma tevī un no tavas izaugsmes Dieva vārdā. Tāpēc tad, kad runa ir par to, lai neiekristu reliģijas slazdā, bet lai dzīvotu Dieva spēkā, tev ir jāatjauno savu domāšanu. Un vienīgais veids, kā reāli to izdarīt, ir kārojot pēc tīrā piena, pēc tīrā Dieva vārda. Kārot. Tas nav vienkārši es gribu, tas ir es iekāroju šo vārdu. Kārot pēc šī vārda. Zini, kas ir, lai tu kārot pēc vārda, tev ir jāsaprot, jo bieži vien ir diezgan grūti kārot vienkārši pēc Dieva vārda, tu vēl neaptver, kas tāds ir. Bet ja tu ieraudzīsi, kas ir pievienotā vērtība šim Dieva vārdam, ja tu ieraudzīsi, ka šim Dieva vārdam nāk līdzi miers, un es kāroju pēc miera. Ja tu ieraudzīsi, ka šim Dieva vārdam nāk līdzi savest kārtībā ģimeni, un es gribu labu ģimeni. Ja tu ievēros, ka šim vārdam nāk klāt dziedināšana, tā ir pievienotā vērtība, un es kāroju šo dziedināšanu. Un tu ieraudzīsi, ka tur ir miers, un tur ir prieks, un tur ir labklājība, un tur ir svētība, un tur ir viss, ko tavas sirds var vēlēties, un prāts arī. Viss labais. Tad ir viegli sākt kārot. Un es kāroju šos rezultātus. Un kad tu kāro šo tīro vārdu, tad skaties, divas lietas notiek. Tu sāc augt, tu sāc pieaugt. Un Bībelē ir teikts, ka tu esi Dieva mantinieks. Bet ir teikts, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, viņš ir nodots pārvaldnieku uzraudzībā. Un starp viņu un kalpu īsti nav atšķirības. Atšķirība tāda, ka jā, viņš ir mantinieks, bet viņš nespēja rīkoties ar savu mantojumu. Bet kad tu pieaudz, tad tu sāc rīkoties ar savu mantojumu. Tad tu vairs neesi pakļauts pārvaldniekiem. Jo tu esi nobriedis, tu esi pieaudzis. Un ir teikts, ka tu kārosi pēc šī tīrā piena, pēc Dieva vārda, tad tu sāksi, pirmā lieta, pieaugt. Un proporcionāli tam, kā tu pieaudz, slāva tev Dievs. Tu ieeji arvien jaunā un jaunā savas glābšanas līmenī. Vārds glābšana ir grieķu vārds soterija. Šis vārds soterija nāk no vārda sozo. Sozo tulkojās kā glābšana, atbrīvošana, dziedināšana, fiziska, mentāla, jebkurā sfērā. Šis vārds tulkojās kā labklājība, svētība. Tad, skaties, tas ir viens no biežāk sastopamajiem vārdiem Bībelē īstenībā. Mums viņu tulko visdažādākajos veidos, bet tas ir viens un tas pats vārds. Glābšana, atbrīvošana, dziedināšana, plaukšana un dzelšana. Sozo, soterija, tas ir tieši tas pats vārds, viņš nāk no šī vārda. Tad skaties, tu ieeji dziļākā savas glābšanas līmenī, brīvības līmenī, dziedināšanas līmenī, plaukšanas un dzelšanas līmenī, miera līmenī, pārliecības līmenī. Tas viss ir saistīts ar tavas glābšanas dziļumu, un tu nevari nekā savādāk to sasniegt, kā tikai un vienīgi
mazgājoties ar tīro Dieva vārdu un pieaugot un kārojot pēc šī vārda. Un pieaugot. Amen. Slāva Tev, Dievs. Papiņ, paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev par dzīvību vainošo vārdu. Paldies Tev par to, ka... Un labākā lieta ir tāda, ka vēlmi pēc šī vārda Dievs pats ir ielicis tavā sirdī. Viņš pats jau ir teicis, nav iespējams nākt pie manis, ja Tēvs nav ielicis šo, ja viņš nevelk. Viņš velk katru no mums pie sevis. Un mūsu lieta ir teikt, papiņ, te es esmu, es gribu vēl vairāk. Ir reizes, kurās es saprotu, es esmu pazaudējis varbūt vēlmi, man ir jāpārkalibrē savus skatījums. Es varu teikt Dievam, zini, es gribu gribēt. Tas ir tas moments, kā teica šis tēvs Jēzus, viņš teica, es ticu, palīdz manai neticībai. Tas ir, es gribu, palīdz man gribēt. Jo reizēm mēs ieejam savu veidu rutīnā. Bet nē, ar Dievu, kad mēs atjaunamies, kad mēs atkal speram šo pirmo soli, kad mēs atkal tveramies pie Dieva vārda, šeit ir dzīvība. Šeit ir dzīvība. Tāpēc Jēzus svarenajā vārdā, paldies Tev, papiņ, par dzīvības vārdu, kas mums katram ir pieejams. Un es no savas puses saku, es runāju par sevi, bet mēs vienojamies, kas grib ar mani vienoties. Mēs atsakamies no jebkāda veida reliģijas, domu, nocietinājumiem, nostiprinājumiem, kas ir veidojušies. Vai mēs viņus atpazīstam vai nē, mēs atsakamies. Mēs gribam pazīt Tavu vārdu un Tavu vārdu tīrībā un patiesībā. Un lai Tavs vārds noārda pilnīgi visas reliģiozās iezīmes, visu nepareizo domāšanu, visus cietokšņus, visu, kas kavē mūs dzīvot Dievu patiesajā spēkā. Jēzus varenajā vārdā es piesaucu Tavu vārdu patiesību pār katru cilvēku, kam ir vajadzīga dziedināšana. Es to piesaucu tieši šeit un tieši tagad. Jēzus vārdā, vai tu esi klātienē vai ierakstā vai vienalga, es pasludinu, tev nav vajadzīgs obligāti. Ja tu esi šobrīd un tu skaties atkārtojumu un tu vai ierakstu, tev nav jāpārdzīvo, ka tu netiec šeit klātienē, tāpēc, ka Dievs iet cauri laikam un telpam un ne jau man ir kaut kas īpašs, bet Dievam ir kaut kas īpašs priekš tevis. Un es no savas puses vienojos ar tevi par to, ka tu esi darīts pārdabiski, sveiks un vesels. Un es gribu, lai tu ieraugi Dieva vārdu patiesību, ko saka Dieva vārds par tavu stāvokli, ko saka Dieva vārds par tevi. Ja tev ir problēmas finansiālā sfērā, es gribu, lai tu ieraugi, ko Dieva vārds saka par tevi, ko Dieva vārds saka par tavu stāvokli. Ja tev liekas, ka tu esi pazaudējis cerību, es gribu, lai tu ieraugi, ko Dieva vārds, visas cerības avots tev saka. Ja tev liekas, ka viss ir zudis un zaudēts, es gribu, lai tu satver un ieraugi, ko saka Dieva vārds par tevi, kādu risinājumu viņš tev paredz. Un es nezinu veidu, kā nāks risinājums, bet es zinu apsolījumu, kurā ir teikts, ka tu iziesi vairāk kā uzvarētājs. Un es gribu, lai tev ir šī vīzija, lai tev ir šis redzējums, kā ar Dievu es eju. Viņš mani ved savā uzvaras gājienā. Tu ej kopā ar Jēzu viņa uzvaras gājienā. Un visi ienaidnieki ir sakauti, un visa tumsa ir uzvarēta. Un viss, kas mēģina spiest, ka jebkura veida spiediens, viņš nespēja pārvarēt tevi. Slāva Tev, Dievs! Tāpēc es vienojos ar katru cilvēku par to, ka Dieva vārds ir absolūtā patiesība, kas nosaka to, kas mēs esam, kā mēs dzīvojam un kā mēs iesim uz priekšu. Jēzus visu varenajā vārdā. Un draudzi teica amen. Un ja ir kāds, kuram ir kāda vajadzība, tu zini, kamēr esmu šeit, es esmu pieejams. Amen.